Labvakar! Sveiciens šai jaukajā dienā! Mēs visi šodien sajūtāmies savādāk, labāk, jo tiešām jaunā enerģija ir klāt. Skēmotāju, domātāju, blēžu laiks ir beidzies. Ir atnācis mīlestības laiks. Un mīlestība sākās no mums pašiem. Un mīlestība pret savu zemi. Un mums visiem vajadzētu līdzināties savam prezidentam, kas mīl gan savu zemi, gan savu tautu. Un viņš to mums ir pierādījis. Un tie, kas par viņu tagad spriež pēc sevis, tad lai paņem spoguli un paskatās, kas notiek viņu acīs. Cik tur ir daudz mīlestības, patiesības un spēka. Nekā tur vairs nav. Tukšums. Ne jau nauda valda par pasauli. Un paldies Dievam šobrīd Latvijā arī tas viss iet uz beigām. Nāk atmoda. Mēs mostamies. Mēs mostamies no tās komunistu varas, kas sākās jau 40. gadā, un kas turpinājās 91. jo mēs ļāvām tiem funkcionāriem turpināt veco sistēmu. Jā, vecā sistēma strādā vēl šodien. Un tad mēs brīnamies, ka nekas neiet uz priekšu. Kā gan var iet uz priekšu? Ja sistēma ir tā pati. Un mēs paši arī nemainījāmies. Bet tagad mēs sāksim mainīties. Un nevis domājot, kas man par to būs, un vai mierīgi var gulēt cilvēks, kurš saņem tik milzīgi lielu pensiju, bet tai pašā laikā mums ir pilna valsts ar slimiem bērniem. Un ir jādomā, kāpēc viņi ir slimi. Kāpēc viņi jau piedzimst slimi. Tā ir nedrošība par rītdienu, tās ir bailes. Bailes, vai man būs darbs, vai nebūs. Ne jau cilvēkiem naudu vajag, un ne jūsu schēmas. Cilvēkiem ir darbs vajadzīgs, drošības sajūta, kur dot darbs. Es zinu, ka man viņš ir šodien, un viņš man būs rīt. Un neviens te nedomās par miljoniem, jo tik muļķi jau Latvijā cilvēki nav. Miljonus kāro tikai tie, kas citādāk nespēja pierādīt savu eksistenci. Nelielas mašīnas, ne dārgi uzvalki, nespēja pierādīt to, kas ir cilvēks pats. Un mūsu zemē ir fantastiski cilvēki, un katru dienu par to pārliecinos, ar ļoti lielām spējām, arī prāta spējām, ar ļoti spēcīgu enerģētiku. Un tagad viņi sāk šeit justies daudz labāk, jo viņi nav slimi, viņi ir stipri. Un neviens cilvēks nevar ar otru salīdzināt. Katrs ir savādāks. Un tagad ar to mēs leposimies. Un pietiek, padomju un komunistu laiks ir beidzies. Jo ļoti izdevīgi bija nomenklatūrai pataisīt mūs visus vienādi pelēkus, lai labāk lieto alkoholu un mazāk domā. Un šodien ir tas pats. Neviena valsts nevar pelnīt uz alkohola nodokļiem, jo tas iznāk ļoti dārgi. Pēc tam tās ir slimības, tās ir pensijas, tā ir invaliditāte. Un nevar priecāties, redziet, mēs par cigaretēm un alkoholām nesaņēmām tik un tik to naudiņu, bet tā ir asins nauda. Un arī šai virzienā ir jāmaina domas. Un ne jau kapeiks ir jāskaita, un ne miljoni, bet cilvēki. Jo taisni cilvēks ir šai zemē un visās zemēs pats svarīgākā lieta, un ne nauda. Jo varam jau mēs visi aizbraukt projām, un paldies Dievam šai jau bijušajai Saeimai, lai tad viņi te paliek šeit, viņi un pensionāri, un pārējie viss projām. Un tad redzēs, kā būs. Nekas nebūs. Pilnīgi nekas. Mēs maināmies, mūsu valsts mainīsies. Un šodien mūsu nākotne ir atkarīga tikai un vienīgi no tautas. Un tauta mums ir stipra, gudra un ne tautība. Tie ir visu tautību cilvēki, kam šeit ir dzimtene. Un droši vien kādam būs jāmeklē peļāliņu, kur ielīst. Kādam ar to prātiņu kļūs ar vienu švakāk. Bet katrs sāks saņemt to, ko pelnījis.
jo vadzis ir pilns un viņš ir lūzis. Novēlu jums priecīgu vakaru un uz ļoti drīz redzēšanos.